Tu esi pieradis palīdzēt citiem, izpatikt citiem, būt pieklājīgam. Sabiedrībā ir uzliktas pieklājības normas, kurām ir jāpakļaujās, un cilvēki vienkārši ir iemācīti obligāti nebūt paši ar sevi. Obligāti. Citādāk tu būsi atstumts, izmests, būsi slikts, nepatīkams, un tev nebūs labi. Bet tā kā tev visticamākais, tavi vecāki izšķīrās, tētis vai mamma dzēra, viņiem savā starpā bija regulāri konflikti, tad viss, ko tu patiesībā šajā dzīvē vēlies, ir drošības sajūta. Kad tu beidzot varētu justies droši. Un tad, ja tu gribēsi būt tu pats un darīt tā, kā tu gribi un kad tu gribi, tas nozīmē, ka tu pakļauj sevi tam, ka tevi pārējā sabiedrība atstums. Un, ja tu šobrīd nejūties droši, tad tev nav iespējams tā vispār darīt. Tāpēc, ka tad jau tev vairs nebūs ārpus komforta zonas, tad tev būs panikas zona. Un viss. Tāpēc vienīgais, kas tev atliek, ir turpināt izpatikt cilvēkiem, turpināt būt tādam, kāds tu nevēlies būt, un iekšēji justies sūdīgi. Tas ir tādā situācijā, ja tu sevi neko nemaini. Ja tu sevi centies mainīt, un tu gribi izmainīt, un gribi reāls rezultātus, tad vislabākais, ko es tev varu ieteikt, ir tieši tas, kam izgāja caurēs. Man izdevās iziet cauri tam 2 mēnešos. Es atrisināju savas iekšējās problēmas. Tu beidzot vari nonākt tādā iekšējā resursu stāvoklī, kad tu beidzot vari būt tu pats. To var sasniegt. Tu vari pieteikties uz konsultāciju caur saiti, kas ir norādīta manā profilā.